Sveiciens skatītājiem no Rīgas. Skatāmies šobrīd Latvijas Frīzbija līgas spēles. Un šobrīd laukumā atrodas otrās divīzijas vīriešu komandas Daugavpils Universitāte un Valmiera Open. Un nedaudz par sastāviem. Šodien Daugavpils Universitātes sastāvā spēlē Lauris Priede ar 4. numuru, Nauris Mackvičs numur 7, Valdis Kromans numur 22, Rihards Notiņš numur 13, Raimonds Ļasārevs numur 8, Dizis Krinģevskis numur 15, Jevgeņijs Jankovskis numur 17 un Raitis Vabolis numur 39. Savukārt Valmiera Open komandas sastāvā spēlē Modris Krastiņš numur 1, Krišjānis Jekste numur 3, Pēters Muris numur 8, Ritvars Carevs numur 9, Toms Šilde numur 10, Rudolfs Bērziņš numur 11, Artūrs Grīnovs numur 13, Andris Edgars Gailītis numur 27 un Edgars Cunskis numur 49. Un redzams, ka komandas jau ir sākušas spēlēt. Un pirmo punktu jau ir gūs Daugavpils Universitāte savā labā. Par spēles formātu spēle noritēs 35 minūtes, jeb līdz 13 punktiem. Bet par tiem punktiem arī skatīsimies spēles laikā, jo, ja tiks izspēlēts tekošais spēles laiks 35 minūtes, tad iespējams tiks noteikts jauns punktu limits, bet par to skatīsimies tuvākajā pusstundā. Un tad iepriekš Latvijas Frīzbija līgā noritēja pārspēles, kurās no šobrīd laukumā esošajām cīnījās Daugavpils Universitāte pret Ventspilniekiem Probably Some Latvians par iespēju cīnīties pirmajā grupā atlikušo sezonu. Un tajā gan Ventspilnieki izrādījās spēcīgāki un Daugavpils turpinās atlikušo sezonu spēlēt otrajā vīriešu divīzijā. Šobrīd uzbrukumā atrodas Valmieras komanda. Un iespējams centīsies gūt pirmo spēles punktu savā labā. Izskrējienā Cārevs pie laukuma līnijas. Un met jau tālo piespēles zonā, bet aizsardzībā jau tur ir priekšā Znotiņš no Daugavpils un neļauj valmieriešiem gūt pirmo spēles punktu. Tagad Daugavpilieši uzsāk savu uzbrukumu, izskrējienā pa līniju, bet nedaudz nesakmīgs tvēriens. Tādēļ disks atkal valmieriešu labā. Un arī valmieriešiem nedaudz nesakmīgi jau pati pirmā piespēle. Un Daugavpiliešiem ātrs pretuzbrukums. Ar cenšanos dabūt jau disku zonā, bet tur ir aizsardzībā jau labi nostrādājis valmierietis Pēters Muris un arī neļauj gūt punktu pretiniekiem. Diezgan sīva cīņa starp šīm divām komandām. Un acīm redzam, abas divas ļoti spēcīgas aizsardzībā. Un bez tādas izteiktas cīņas noteikti nepadosies. Un valmieriešiem šobrīd uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Tā jau izskrējiens pa līniju. Tiek atspēlēts atkal saspēlē, bet nedaudz par augstu piespēle. Un disks jau šķērso sānu līniju autā, vismaz 2 metrus virs zemes. Un atkal Daugavpiliešiem uzbrukums tuvu zonā jau. Cenšas pacietīgi spēlēt un sekmīgi punktu zonā gūs Lauris Priede pēc Raita Vabola piespēles. Un rezultāts jau šobrīd ir 2-0 Daugavpiliešiem par labu. Pie 7 punktu atzīmes būs puslaika pārtraukums. Savukārt, ja 20 minūšu laikā nebūs gūti šie 7 punkti, tad puslaiks būs pēc šīm 20 nospēlētām spēles minūtēm.
Un šobrīd valmieriešu uzbrukumā. Komandai ir, sākot no šīs spēles, ir pievienojies jauns spēlētājs Edgars Cunskis, kurš šobrīd arī gūs pirmo punktu Valmierai pēc Ritvara Cēreva piespēles. Un rezultāts šobrīd 2-1. Un šobrīd pārmetienu veids Pēteris Muris no Valmieras. Un daugavpilieši sāk savu izspēli. Un nedaudz jau nesakmīgi saspēle starp Jankovski un Vāboli jau saspēlē. Saspēles pozīcijās un jau Valmierai ir iespēja pie pašas zonas mēģināt gūt punktu. Un tas arī komandai izdodas. Un atkal ar disku piespēli deva Ritvars Cārevs. Savukārt to tvēra kāds no viņa komandas biedriem. Un rezultāts šobrīd jau 2-2. Valmieriešiem 2 punkti pēc kārtas. Skatīsimies, vai Daugavpils spēs sasparoties un apturēt viņu uzbrukumu. Un tas ļoti iespējams arī izdosies, jo viņiem šobrīd ir uzbrukums un izspēle sāks Raitis Vabolis no sānu līnijas pie savas aizsardzības zonas. Un izskrējienās Notiņš. Tālāk piespēle Skriņčevskim pāri laukumam un arī pie sānu līnijas. Apmēram laukuma vidū akals Notiņš un trešā piespēle zonā. Un izskatās, ka tas arī jau ir punkts. Un punktu gūt Dizis Skriņčevskis. Un rezultāts šobrīd jau 3-2 Daugavpiliešu labā. Valmierieši izskatās nedaudz noguruši, jo abām komandām ir ļoti aktīvi jāspēlē aizsardzībā. Iespējams, komandas jau drīzumā varētu pieprasīt kādu minūtes pārtraukumu, lai nedaudz apturētu pretinieku straujos uzbrukumus. Un ar disku šobrīd Cērevs no Valmieras. Izskrējienās Šielde, tālāk Cunskis, bet piespēle nedaudz nesekmīga. Tā nenonāca neviena komandas biedra rokās. Un Daugavpilieši uzsāk pretuzbrukumu. Skriņčevskis ar disku laukuma centrā, tālāk Lauris Priede. Un salauž aizsardzības sekto pusi, bet nedaudz ārpus laukuma jau un Skriņčevskis nespēja to atvērt. Un atkal valmieriešiem iespēja spēlēt uzbrukumā. Atkal izspēle starp Cārevu un Cunski. Un sekot tālāk piespēle, bet Cunskis nespēja to tvērt, kaut arī centās to darīt arī lēcienā. Un atkal Daugavpils uzsāk uzbrukumu. Lauris Priede ar disku pie pašas sānu līnijas. Tālāk laukuma vidū Skriņčevskis un tālāk piespēle Raitim Vabolim, bet laikam pateicoties aizsargam, tomēr piespēle nav spējīgs tvērt un valmierieši uzsāks uzbrukumu. Ar disku Muris. Izskrējienā Cārevs, laukuma vidū apmēram. Un tālāk piespēle Šildem, bet piespēle tik ātra, ka komandas biedrs nespēja to notvert un iezemēt zonā. Un no aizsardzības zonas sāks Nauris Mackevičs. Atkal izskrējienā Lauris Priede. Un aizsardzībās nospēlē Muris un izsit disku un gūst Valmierai iespēja spēlēt uzbrukumā. Ar disku Cārevs. Meklē jau komandas biedrus zonā.
Un Šilde centās dot piespēli zonā, bet tur jau priekšā bija daugavpilieši. Un ļoti ātrs un skaists pretuzbrukums. Zonā punktu guva Rihards Notiņš pēc Naura Mackeviča piespēles. Un daugavpilieši jau izrāvušies atkal 2 punktu pārsvarā. Rezultāts jau ir 4-2 Daugavpils Universitātes labā. Un pārmetienu veiks Nauris Mackevičs. Un Valmiera atkal uzbrukumā. Ar disku Artūrs Grīnovs. Uzsāks uzbrukumu. Izskrējienā atkal Carevs. Viņš šajā komandā ir saspēles vadītājs, viens no vadošajiem. Un aizsardzība. Aizsardzībā nospēlēja Jevgeņijs Jankovskis no daugavpiliešiem lēcienā izsitot piespēli. Un savukārt, cenšoties uzsākt uzbrukumu, tur jau ir priekšā Rudolfs Bērziņš no Valmieras un tieši tāpat kā pirms dažām sekundēm arī izsit disku pretiniekiem. Un Carevs jau tuvu pie zonas un arī gūst punktu Modris Krasniņš pēc Careva piespēles. Un valmierieši izlīdzina starpību līdz minimumam un rezultāts šobrīd 4-3, bet joprojām Daugavpils Universitātes labā. Komandas ieradušos uz šo spēli ar diezgan līdzīgiem sastāviem skaita ziņā. Valmieriešiem 4 cilvēki mājā, savukārt daugavpiliešiem 3. Un jāpiebilst, ka Valmieras Open komandai līdz arī ieradies komandas spēlētājs Kārlis Kozulāns, kurš šobrīd ir guvis traumu, bet tālāk piedalās komandas darbā jau kā treneris. Un pa šo laiku neliela neveiksme Valmierai. Un daugavpilieši atkal ar ļoti ātru pret uzbrukumu spēja gūt punktu. Un atkal tandēmā Nauris Mackevičs dodot piespēli Rihardam Nodiņam spēja gūt punktu un izvirzās atkal ar 2 punktu starpību priekšā. Un rezultāts ir 5-3. Un daugavpilieši veic pārmetienu. Un Valmierai iespēja atkal spēlēt uzbrukumā. Un atkal pirmais izskrējienā Carevs. Saspēlējoties lēnām tiek disks virzīts pa līniju. Šobrīd tiek salauzta aizsargu sektā otrā piespēle. Un tas tiek darīts vēlreiz, bet komandas biedrs nespēja aizskrēja tik ātri, kā lido piespēle, un valmieriešiem nāksies toņi spēlēt aizsardzībā. Savukārt Daugavpils spēlē uzbrukumā. Pirmais izskrējienā Vābolis. Tālāk Znotiņš jau pie sānu līnijas. Ar trešo piespēli centās dot piespēli Vābolim, bet tur atradās vēl komandas biedrs Lauris Priede un valmierietis Rītvers Carevs. Neliela saskriešanās, bet izskatās, ka nekāds sods nav bijis un spēle turpināsies. Un izskatās, ka disks paliek daugavpiliešu rokās. Un neliela nesaprašanās gan komandas starpā, gan uzbrukumam, gan aizsardzībai. Laikam uzbrucēji bija nedaudz sajaukuši uzbrukuma puses, bet daugavpilieši
Znotiņš un Laura Spriede ātri spēja šo problēmu atrisināt un gūst punktu savā labā. Rezultāts jau 6-3 Daugavpiliešiem par labu. Un Znotiņš veic pārmetienu. Uzbrukumu uzsāk Artūrs Grīnovs. Tālāk Muris ar disku un izskrējienā Caravs pie sānu līnijas. Un augsta piespēle jau līdz zonai, bet to nespēja tvērt Rudolfs Bērziņš. Un uzbrukums šobrīd pienākas Daugavpils Universitātei. Un izspēle uzsāks Znotiņš. Izskrējienā savukārt tālāk Skriņģēvskis. Un neliela nesaprašanās, viņš domāja, ka tas laikam bija domāts citam komandas biedram. Toties tagad, kad jāspēlē aizsardzībā, Skriņģēvskis nospēlē un izsit disku pretiniekam. Un sako ātras Daugavpiliešu pret uzbrukums. Atkal Nauris Mackevičs dodot piespēli Rihardam Znotiņam, bet tā arī piespēle ir nedaudz nesekmīga. Ārpus laukuma robežām. Un tagad valmieriešiem iespēja izspēlēt šo punktu un iespējams gūt punktu. Caravs ar disku pie sānu līnijas, jau tuvu pie zonas. Atspēlē laukuma centrā Grīnofam. Atkal Caravs. Atkal Grīnovs jau laukuma centrā apmēram. Šobrīd saspēles starp šiem diviem spēlētājiem. Un trešā piespēle zonā Cunskim. Un arī piespēle tiek skaisti iezemēta. Un arī rezultāts samazināts līdz 2 punktu starpībai. Rezultāts 6-4. Joprojām Daugavpiliešiem par labu. Un jāatgādina, ka pie 7 punktu atzīmes būs puslaika pārtraukums. Un pārmetienu veids šobrīd Rītvers Caravs. Ļoti precīzi, tālu aizsardzības zonā Daugavpiliešiem. Un saspēlē šobrīd Znotiņš. Tālāk izskrējienā Mackevičs. Jau rāda komandas biedriem, ka jāskrien ir uz zonu un jāgūst punkts. Un pie sānu līnijas šobrīd Znotiņš. Un sako piespēles zonā un tās arī tiek gūts. Un punktu gūst Raimonds Sāravs. Komandai iegūstot puslaika pārtraukumu un rezultāts šobrīd 7-4.
sveiciens atpakaļ tiešraidē, puslaika pārtraukums ir beidzies. Un pirmo uzbrukumu jau centās veikt valmierieši, bet jau pēc nelielas neveiksmes uzbrukumā Daugavpils. Un ar pirmo piespēli centās gūt punktu zonā, bet ir bijusi sadursme starp Daugavpilietis Skriņģevski un valmierieti Cunski, bet izstās nekādas soda nav bijis un spēle tiks turpināta valmieriešiem spēlējot uzbrukumā. Un izskrienā pirmais ir Caravs. Atspēlē Grīnupam. Tālāk laužot pusi, tiek atdot piespēle Mūrisam. Atkal Caravs. Izskrienā Cunskis. Un šobrīd atrodas pie laukuma sānu līnijas. Un izskatās jau pie pēdējām nodotajām 8 sekundēm tiek dot piespēle, bet jau ārpus laukuma robežām. Un uzbrukumā šobrīd Daugavpilieši ar disku Skriņģevskis atspēlē Znotiņam. Izskrienā Vabolis jau tuvu zonai. Un arī tiek dota īsa piespēle un punktu gūs Nāris Mackevičs, kurš parasti spēlē gan saspēles pozīcijā. Šobrīd atrodas iespēja gūt punktu zonā. Un rezultāts šobrīd 8-4 Daugavpiliešu labā. Pirmo reizi viņi ir izvirzījušies jau priekšā ar 4 punktiem. Valmieriešiem ir jāmaina iespējams kāda aizsardzība, jāaptur Daugavpiliešu straujie pretuzbrukumi, lai gūtu vairāk punktus šajā spēlē. Un pārmetienu veids Znotiņš. Izskrienā pirmais Caravs, bet nedaudz nesekmīgi piespēle jau ārpus laukuma robežām. Un atkal Daugavpiliešiem ļoti ātrs pretuzbrukums ar pirmo piespēli tiek mēģināts gūt punktu, kas arī izdodas. Un atkal punktu zonā deva Nāris Mackevičs, savukārt Didzis Skriņģevskis to iezīmēja un guva komandai 9. punktu. Un līdz spēles laika beigām šobrīd atlikuši 10,5 minūtes. Savukārt līdz punktu limitam atlikuši vēl 4 punkti Daugavpiliešu komandai, bet tas ir ar nosacījumu, ka punkti tiek gūti pēc kārtas. Bet diez vai tādā sīvākā spēlē tas būs iespējams. Un šobrīd uzbrukumā Valmiera. Un tiek dota pustālā piespēle Toma Šildes izpildījumā, bet tur ir jau Daugavpiliešu aizsargs klāt un piespēle netiek tverta. Un Daugavpilieši atkal pret uzbrukumā. Pagaidām izskrējieni pa līniju. Laukuma centrā Znotiņš. Tālāk Mackevičs. Lauris Priede pa līniju. Un sako trešā piespēle Skriņģevskim, bet spēlētājs nav bijis ērtā pozīcijā, lai disku tvertu. Un Valmierai atkal iespēja uzbrukt un gūt punktus. Un pagaidām sakoja 2 piespēles pa līniju, bet tur jau aizsardzībā Daugavpilieši. Un atkal ar 1 piespēli centās jau gūt punktu zonā. Un nedaudz nesekmīgi arī spēlēt Skriņģevskis un nespēju punktu iezīmēt.
Un tādu riskantu piespēli tvēr Rudolfs Bērziņš no Valmieras. Atspēlē ātri Cēravam. Tālāk Jēkstē ar disku. Laukuma centrā atkal Cēravs un seko piespēles zonā. Bet tā atkal netiek tvērta. Aizsardzībā labi nospēlēts Notiņš no Daugavpils. Un šobrīd uzbrukumā Lauris Priede no Daugavpiliešiem. Saspēlē ar Mackeviču. Laukuma centrā Skrinževskis. Atspēlē uz Sānu uz Notiņam. Un seko trešā piespēle Skrinževskim un šoreiz sekmīgi Daugavpils gūst 10. punktu un rezultāts jau 10-4, 6 punktu starpība. Valmierai ir ko padomāt, ir ko izmainīt spēles gaitā. Lai nedaudz mainītu spēles gaitu, tas viss ir iespējams, jo līdz spēles laika beigām atlikušas vēl 8 minūtes. Pārmetienu veids Daugavpilieši, dodot iespēju Valmierai spēlēt uzbrukumā. Pirmais izskrējienā Cunskis. Saspēlē ar Cēravu. Un aizsardzībā lieliski nospēlē Raimonds Sairavs no Daugavpils. Un Raitis Vēbols pieprasa Daugavpiliešiem minūtes pārtraukumu. Pārtraukums ir noslēdzies un Daugavpils uzsāk ātru uzbrukumu. Jau tuvu zonai šobrīd Kromans. Valmierieši aktīvi sēdz un ar disku uz Notiņš dod piespēli, bet aizsardzībā spēlē Cunskis, iztraucējot Daugavpiliešiem iespēju gūt punktu. Un sako pustālā piespēle Valmierieša Rītvera Cērava izpildījumā. Bet tur pretī neatradās neviens no komandas biedriem, kas spētu tvērt disku. Un Daugavpiliešiem uzbrukumu uzsāks Rihards Notiņš no aizsardzības zonas galā. Un pirmajā izskrējienā devās Valdas Kromans, bet piespēle tika tvērta jau ārpus laukuma robežām. Valmiera atkal uzbrukumā. Rītvers Cēravs ar disku. Laukuma centrā Cunskis, atkal izskrējienā Cēravs. Un sako laustā piespēle un sekmīgi to iezīmē Motris Krastīņš pēc Cērava piespēles. Un rezultāts šobrīd 10-5. Pārmetienu veiks Krišjāns Jēkste no Ārtūrs Grīnovs no Valmieras. Un skatīsimies, cik tad ātrs uzbrukums būs šoreiz Daugavpiliešu izpildījumā. Līdz šim viņi centušies punktus gūt ļoti strauji ar dažām piespēlēm. Un
Un sako tālāk piespēle no Skriņčevska un punktu iezīmē Lauris Spriede. Bez problēmām aizsardzībā valmierieši nespēja tikt līdz šim izskrējienam. Un Daugavpils jau atkal noturējuši 6 punktu starpību sev par labu, un rezultāts ir 11-5. Līdz spēles laika beigām atlikuši 3,5 minūtes. Un iespējams jau viņi spēs gūt 13 punktu limitu pirms laika beigām, bet vēl pāragri par to spriest, jo šobrīd Valmierai iespēja spēlēt uzbrukumā. Lauris Spriede arī veiks pārmetienu. Un ļoti precīzs no sānu līnijas un aizsardzības zonas gala spēlēs valmierieši. Šobrīd Cerevs ar disku. Krišjāns Jekste, Pēters Muris, atkal laukuma centrā atrodas Cerevs. Saspēlēt Cunskums sānu līniju. Un piespēli centās tvert Pēters Muris, bet piespēli izgāja caur rokām, nespēja to fiksēt. Un Daugavpiliešiem šobrīd uzbrukums ar disku. Punktu sāks Nauris Mackevičs. Un brīvs spēlētājs pilnībā ir Didzis Skriņčevskis. Un seko pustālu piespēle. Un Rihards Notiņš to tver tieši pie zonas. Un neliela īsta piespēle Laurim Priedem. Un tiek gūsti jau 12. punkts Daugavpiliešiem par labu. Ļoti ātri tiek apspēlēta šī valmierieša aizsardzība. Līdz spēles laika beigām atlikuši 2 minūtes. Valmierai iespēja laikam pagaidām ir vien samazināt šo punktu starpību. Jo Daugavpils izskatās ļoti apņēmīgi šobrīd pabeigt spēli ar uzvaru. Spriežot pēc ātrajiem uzbrukumiem un pašaizliedzīgajām aizsardzībām. Un neliela neveiksme jau Valmierai pie pirmās piespēles. Cerevs nespēja fiksēt disku. Un Daugavpils pie pašas zonas centās jau gūt punktu. Bet tur atkal aizsardzībā Cerevs un uzreiz tālā piespēle pāri visam laukumam. Un valmierieši spēja gūt punktu. 6. punktu savas komandas labā un rezultāts šobrīd 12-6. Ļoti ātrs punkts, apmēram 50 sekundžu laikā uzbrukums abām komandām. Atkal tā maiņa. Un šobrīd Daugavpiliešiem iespēja noslēgt spēli, jo atlicis viņiem gūt 1 punktu, lai uzvarētu un noslēgtu šo spēli. Un ar disku Lauris Spriede. Un izspēle izsāk no brikāta zīmes. Un priekšā ir aizsargs no Valmieras, neļaujot veikt izspēli starp Raitu Vabelu un Lauri Priedi pa līniju. Un puslaukumā šobrīd atrodas jau valmierieši. Laukuma centrā Ritvers Cerevs. Jau norāda spēlētājiem, lai dodas uz zonu. Tie jāgūst ir punkts. Un aizsardzībā Skriņčevskis pārtver piespēle. Un tieši arī beidzas spēles laiks. Tas nozīmē, ka spēles limits joprojām paliek līdzšanējās 13 punktu atzīme. Un izskrējienā pirmais Lauris Priede. Tālāk Raitis Vabels un nespēja fiksēt disku. Un ātrs pretuzbrukums Cereva izpildījumā no Valmieras, bet aizsardzībā nospēlēja Evgeņijs Jankovskis no Daugavpils. Un Daugavpilieši atkal uzsāka ātru pretuzbrukumu. Šobrīd pie sānu līnijas atrodas Raitis Vabels. Atspēlēja Laurim Priedem. Un 2 Daugavpilieši cenšas tvērt disku, bet nespēja to sadalīt un to nespēja fiksēt neviens no komandas biedriem. Un atkal laukuma centrā jau valmierietis Cerevs.
Tālāk izskrējienā Rudolfs Bērziņš. Atkal Cēravs. Un lauž sekto daugavpiliešu piespēli un zonā punktu gūs Modris Krastiņš. Un izskatās, ka valmierieši netaisās padoties. Cenšas pacietīgi izspēlēt. Un rezultāts šobrīd ar 5 punktu starpību 12-7 daugavpiliešiem par labu. Un atkal Daugavpilī uzbrukums. Pirmais ar disku Nauris Mackevičs. Saspēlēs Notiņam. Tālāk Romans pie sānu līnijas. Laukuma vidū uz Notiņš. Un trešā piespēle Skriņģēvskis tver piespēli lēcienā, nedaudz aizķiroties, bet tāpat centās disku tvērt un ļoti sekmīgi un gūst savai komandai uzvaru ar rezultātu 13-7.